1925. gada 27. septembris. Diena, kad divas vasarnīcas Ventspils nomalē pārtapa par pirmo pilsētas slimnīcu. Lēmums drosmīgs, resursi ierobežoti, bet mērķis bija skaidrs – nodrošināt medicīniskās palīdzības pieejamību reģionā, kur tā iepriekš gandrīz nebija pieejama. Pirmajos darbības mēnešos 299 pacienti, tikai 9 ārsti un tūkstošiem pateicīgu pilsētnieku. Atklāšanā piedalījās pat Latvijas prezidents Jānis Čakste. Par godu jubilejai slimnīcā atklāta vēsturiska fotoizstāde Ventspils slimnīcai 100 veselības vēsture cauri gadsimtam. Ekspozīcija izvietota gaitenī, kas ved uz tomogrāfijas kabinetu, un tā būs apskatāma līdz pat gada beigām. Bez pagātnes nav nākotne, jo mēs visi veidojam nākotni balstoties uz mūsu pagātnes pieredzi. Un šīs fotogrāfijas, viņas ļoti, manuprāt, skaisti parāda, kā ir slimnīca attīstījusies visu šo 100 gadu laikā. Izstāde sadalīta 5 laika posmos. Tās ir fotogrāfijas, aiz kurām slēpjas cilvēku likteņi. No pirmajām melnbaltajām fotogrāfijām līdz mūsdienu digitālajiem tomogrāfiem un reanimācijas nodaļām. Mūsu slimnīca arī, viņa kādreiz bija pilsētas slimnīca, tad šobrīd viņa ir reģionālais centrs un atsevišķos profilos esam visā Latvijā nozīmīgi veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa. Mēs runājam par mugurkaulu ķirurģiju, oftalmoloģiju, arī citiem profiliem. Bet skaidrs ir viens, ka būs vairāk tehnoloģijas, tā skaitā mākslīgais intelekts, jo mums jau šobrīd ir vairāk projektu, kur ir plānots ieviest mākslīgo intelektu tieši ārstniecības procesā. Lielākais slimnīcas attīstības lēciens notika 21. gadsimtā. 2005. gadā ar Eiropas Savienības finansējumu tika uzcelts mūsdienīgs korpus. Tajā izvietojās kardioloģija, neiroloģija un diagnostikas nodaļas. Vēlāk Ventspils slimnīca apvienojās ar Talsu slimnīcu un ieguva reģionālās slimnīcas statusu. Kā rezultātā iestāde tika pārdēvēta par Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu. No šiem 100 gadiem, 10 gadus es esmu bijis šīs slimnīcas galvenais ārsts. Tā īstenībā ir liekas pagodinoši. Pirmkārt, ka man šodien šeit uzaicināja, bet otrs ir tas, ka 10 gadi no 100 tā ir 1/10 daļa. Un tieši tajā laikā, bet protams, viens cilvēks nav karotājs. Mums bija ļoti laba komanda, un mēs faktiski šo slimnīcu tiešām attīstījām no klasiskas postpadomu slimnīcas, kādas bija visas, slimnīcas par to, kāda viņa ir šobrīd. Šobrīd viņa ir reāli viena no labākajām slimnīcām ārpus Rīgas. Es atceros, ka to slimnīcu sāka pārbūvēt, tad bija mums Ventspilī tāda vēsturniece Ingrīda Štrumfa, un es viņai teicu, klausies, kā tas ir? Vecajā korpusā tie gaiteņi ir tā kā zem leņķa, nav taisni, es saku, bet Ulmaņa laikā būvēja, taču tā. Viņš saka, jā, bet Gundar, tu saproti, tā nav slimnīca būvēta kā slimnīca, tās ir divas kopā sabūvētas vasarnīcas. Slimnīcas simbols nav ēkas, bet cilvēki. Izstādes atklāšanas dienā īpaša pateicība tika izteikta Raisei Malašonakai, kura kā operāciju māsa nostrādājusi 52 gadus. Šajā dienā viņa tika pavadīta pelnītā atpūtā. Negribās doties prom, kad jūties labi. Esi vēl salīdzinoši jauns, vesels un aktīvs. Bet taču nevar strādāt līdz brīdim, kad rokas jau sāk trīcēt un visi skatās, kas tā par omīti atnākusi un kaut ko te dara. Man joprojām viss šķiet interesants. Man patiesi žēl, ka man jau tik daudz gadu. Tagad ir tik interesantas tehnoloģijas, kad es sāku strādāt, nekā tāda vēl nebija. Mums bija zīds un ketguds, diegi, ar kuriem šuva ādu un ko izmantoja dažādās operācijās. Tagad izmanto pavisam citus, sintētiskus, uzsūcošos diegus. Ir arī diegi, kas jau ir ievilkti adatā, un pašam to vairs nav jādara. Man vienmēr ļoti patika šī profesija. Es gribēju kļūt par ārsti, bet tas neizdevās dažādu ģimenes apstākļu dēļ. Toties man ir dēls, kurš kļuva par ārstu. 100 gadi. Tas nav tikai iemesls atskatīties pagātnē, bet arī iespēja ieraudzīt, cik daudz vēl priekšā. Ventspils slimnīca turpina rakstīt savu stāstu ar rūpēm, cieņu un ticību katra cilvēka veselībai.